Viesu mājā Baltiņi Pilskalnes pagastā jau daudzus gadus saimnieko spānis Jorge Antonio Vigils Escalera Huerta, kurš iemīlējis Latviju, ir pamanījis mūsu pusē ko īpašu un savdabīgu. Tāpēc viņš ir pārcēlies uz Latviju, lai no biroja darbinieka Spānijas bankā kļūtu par īstu šefpavāru Latvijā. Ieraudzīja šeit to iespēju, ja, ka nav tik daudz šeit tādu vietu, kur varētu gan interesanti, teiksim, palikt un kaut ko savādāku no ēdieniem piedāvāt. Jorge ir teicis, ka Latvijā ir viss tradicionālais, visur var nopirkt pizzas, burgerus, suši, tā kā visur, pietrūkst kaut kā īpaša savādāka, tāpēc izlēmis cilvēkiem piedāvāt īstu spāņu virtuvi. Tāpēc cītīgas īpašuma meklēšanas un apskates spānis ticis pie savas mājas Baltiņos Pilskalnes pagastā. Kādreiz cilvēki stāsta, ka šeit arī kroks ir bijis savos laikos. Baltiņu kroks. Tad mēs arī nosaucam to viesu māju Baltiņu kroks, vai Baltiņi, kā mūs atpazīst cilvēki. Jorge Vigils kopā ar kompanioni Inu Tenisu ieguldījuši milzīgu darbu, lai atjaunotu lauku māju un izveidotu to par viesu namu. Jau pagājuši apmēram 12 gadi, kopš Jorge un Ina strādā viesu mājā. Savukārt 4 gadus atpakaļ durvis vēra vaļā arī banketu zāle, kas ir atjaunota saimniecības ēka. Jorgem ir arī interesanta aizraušanās. Viesu mājā atrodas senas mēbeles un dažādi interesanti priekšmeti, ko viesu nama saimnieks ir uzgājis dažādos sludinājumos internetā. Jorge nopērk lietas un pats tās atjauno atbilstoši mājas interjeram. Tā ir iegūtas dažādas mēbeles, interjera priekšmeti, radot īpašu auru viesu mājā. Klienti ir iecienījuši spāņu virtuvi, tāpēc viesu namam apmeklētāju netrūkst. Viesi piesaka svētku vakariņus un brauc darba dienu vakaros atzīmēt, piemēram, dzimšanas dienas vai kādus citus svētkus, kā arī banketu zālē ir pietiekami liels pieprasījums, tāpēc klientiem ir laicīgi jāveic rezervācija, jo viesu nams ir noslogots visu gadu. Jorge gatavo to slaveno spāņu paeljo jūras veltēm. Tad dažādu veidu garneles, tigargarneles, mīdijas, jebko nav problēma. Visu, ko var šeit dabūt, nopirkt, pasūtīt, tad ar to arī strādājam. Apmeklētājiem visiecienītākie ēdieni ir paelja, jūras veltes, bet tie, kas jau ir bijuši Spānijā un izmēģinājuši tradicionālos ēdienus, labprāt ēdienkartē piesaka 8-kāju omāru vai vēl ko specifisku. Jorge piedāvā ne tikai jūras veltes, bet arī citus tradicionālos ēdienus, piemēram, tipiskos spāņu gaļas ēdienus vai sīpolu, kas pildīts ar tunci. Šeit ir iespēja pagaršot ko īpašu, vairs nekur mūsu pusē to nevar. Ceptu gaļu vai šašliku var arī citur izmēģināt. Jorgem ir svarīgi, lai ēdiens tiek pasniegts svaigs tikko no krāsnes, kamēr nav zaudējis savu vislabāko garšu un smaržu. Viesu nama saimniekam ļoti patīk izdomāt jaunus ēdienu salikumus mērces, tāpēc ēdienkarte ik pa laikam tiek uzlabota un atjaunota. Viesu nams Baltiņi piedāvā gan naktsmītas 6 cilvēkiem, gan banketu zāles īrēšanu kompānijai līdz 30 cilvēkiem, kā arī īstu kulināro baudījumu ar dažādiem Spānijas tradicionālajiem ēdieniem. Šefpavārs dodas arī izbraukumos, piemēram, ir braucis uz kāzām, kuras lielās pannas gatavojas pa elju kāzu viesiem. Ina gan teica, ka tālu viņa nebraucot pārsvarā novada teritorijā, jo arī tepat viesu namā pietiek darba, ir pietiekami liels pieprasījums. Jorge Vigils stāsta, ka Latvijā dzīvot ir ļoti jauki, tomēr valodas barjera ir šķērslis komunikācijā ar vietējiem, tāpēc Ina ir ne tikai saimniece, bet arī tulks. Šefpavārs teica, ka latvieši ir ļoti mierīgi, savukārt spāņi ir ekspresīvi, vairāk atvērtāki. Ja viņi nezinās valodu, vienalga atradīs veidu, kā ar cilvēku komunicēt. Tādā ziņā latvieši ir noslēgtāki, bet nesliktāki. Jorge ir iemīļojis arī latviešu tradicionālos ēdienus. Viņam ļoti garšo mājas sirs, ko kaimiņa saimniece gatavo, kā arī īpašu vietu spāņu sirdī ir iekarojuši Latvijas kūpinājumi. Ar viesu nama Baltiņa darbību var iepazīties Facebook lapā Viesu nams Baltiņi, kā arī piezvanot un atbraucot ciemos uz Baltiņiem.